Labvakar! Šodien mēs runāsim, kāpēc vēders gāžas uz āru. Kāpēc vēders gāžas uz āru? Viņa. Kā man čīkst krēsls. Pamēģināšu kaut kā apsēsties. Nečīkstoši. Nu tā. Pirms tam es gribēju atbildēt uz 2 jautājumiem, kas man bija atsūtīti privāti. Tātad par to man rakstīja sieviete, kura bija uz konsultāciju pašā sākumā, kad es sāku, man šķiet tas bija aprīlis. Un viņa man raksta, ka pēc tā, ko es rakstu, un pēc atsauksmēm, un pēc, vienmēr sakot, viņai rodas sajūta, ka tas, ko es darīju aprīlī, ir kaut kas cits nekā tas, ko es daru šobrīd. Vai pareizāk sakot, ka šobrīd ir kaut kas vēl. Loģiski, ja aprīlis bija pats sākums, tad tas bija tā kā loģiski treniņš savā ziņā un arī, tāda pamazām praksa, kuras to, ko es biju iemācījusies, darīju. Bet, protams, ka šobrīd, kad man ir bijis jau kaut kāda pieredze un pagājis ir laiks, un es ar to strādāju reāli ikdienā, gan uz sevi, gan uz cilvēkiem, kas pie manis nāk. Es varu pateikt, ka tas, kas ir šobrīd, ir nesalīdzināmi vairāk, vispār arī daudz, kas ir pavisam citādi nekā sākumā, tāpēc, protams, ja ir vēlme, tad var nākt vēlreiz, bet ir jāsaprot jautājums, ko tu vēlies risināt, jo vispār ļoti forši ir, kad kaut ko dara, kā to daru es. Pēdējā laikā mācos, kad es kaut ko daru, es uzdodu sev jautājumu, kāpēc es to daru. Man viena paziņa nesen teica, bāc, reāli kaitinoši, mēs ar tevi kaut kad, kā mēs katru reizi tiekamies, mēs sākam runāt, uzdot tādu pavisam vienkārši jautājumu, un es nonāku stuporā par to, ka es par to vispār neesmu domājis, jo, it kā jautājums ir tik ļoti vienkārši, bet jā, kāpēc es to daru? Un tā savā ziņā ir kaut kāda tā fiška, ko es esmu iemācījusies, tas ir uzdot jautājumus. Uzdot jautājumus sev, uzdot jautājumus cilvēkiem un palīdzēt nevis pateikt priekšā, bet palīdzēt cilvēkam pašam nonākt pie tā secinājuma, izpratnes par to, jā, kāpēc viņš kaut ko dara vai kāpēc viņš kaut ko nedara. Un man prieks, ka man sanāk arvien labāk, un droši vien, ka pēc gada būs vēl labāka, bet man šobrīd tiešām ir liels prieks par to, ka es ar šo savu praksi varu palīdzēt, ne tikai citiem, tas man par to ir milzīgs prieks, bet arī sev, jo mana ikdiena ir tāda, ar manu superjūtīgumu un visu to, kas notiek un ko es rādu savā dzīvē, ka man ikdienā nākas, piedomāt, nākas izmantot tās savas metodas ikdienā. Piemēram, vakar man sāka sāpēt kakls, un vispār es kādreiz biju ļoti slimīga, pagājuši, kad es šausmīgi smagi slimoju, kam pateicoties es arī, vispār sāku mācīties to, ko es šobrīd daru. Un es sev uzdevu jautājumu, kaut gan es it kā zināju, kas ir pa lietu, bet sev uzdevu jautājumu, un tad, kad jums sāk sāpēt kaklas, iesnas vai kaut kas no šī, vienmēr izskaitiet sanāk no nevis kaklas kriemeļus, bet sākot no tā, kur parasti ir vislielākais izcilnīts, to uz leju noskaitiet un pataustiet 3., 4., 5., 6. kriemeli, vai tur kaut kur nav jūtīgums. Un viņš vienmēr tur ir. Ir cilvēki, kas tiešām nesajūt, bet vienmēr sakot, tajā zonā kaut kur muskuļos ir saspringums, un tie muskuļi velk šos 3., 4., 5., 6. kriemeli, tie ir T3 līdz T6,
Un tad ļoti ātri var sākties saslimšana. Tā ir tā saucamā sliktā imunitāte, ja? Es nezinu, varbūt es tā ļoti izplūstoši runāju, bet, un tad man palīdz divas lietas. Pirmais ir uztaisīt, saprast cēloni, tātad atrisināt situāciju, kādēļ tas ir radies, tas parasti ir kaut kāds konflikts. Tieši šodien arī viena no jums man rakstīja, es vēl neesmu atbildējusi, bet par konfliktu, kas notika, viņš var būt ārējs, viņš var būt iekšējs, un pēc kā sakoja saslimšana, vienmēr ir konflikts, vienmēr kaut kāda veida konflikts cilvēkam iekšā vai kaut kāda situācija ārpusē, jo ir tā, ka vienā situācijā divi dažādi cilvēki, viens saslimst, otrs nesaslimst, un tad joprojām zinātnieki vai mediķi strīdās vai domā, kāpēc un kas tad ir tā labā imunitāte. Jā, un otrs, man ir tāda speciāla duša, ar kuru vienkārši laižot strūklu mutē arī, pāriet, bet tā tāda fiziskā lieta. Labi, beidzam par mani, tad šodienas tēma. Man nav ļoti daudz laika, ir jāpaspēj vēl aizvarot dēlam pakaļ. Šodienas tēma mums ir par to, kāpēc gāžas uz āru vēders. Cik žēl, ka es nevaru jums parādīt bildīt no šīs nedēļas, kur tas bija amazing, kā tas puncis, kurš bija izgāzies, ne tikai lejas, visbiežāk viņš gāžas ārā lejas daļā, bet viņš bija, zem ribiņā visā tajā, tā kā viss vēders, jā, izgāzies, un pēc manipulācijas, konkrētas korekcijas, izskatās, ka cilvēks ir kļuvis slaidāks, bez muskuļu nostiprināšanas, bez, jebkādas vingrošanas. Un arī krūtis uzreiz pavisam savādāk stāv paceļās. Bilde bija ļoti superīga, bet, cilvēks satraucās un nav gatavs publicēt, tas ir saprotami. Lūk, ko tad mēs izdarījām? Mēs izdarījām astes kaula korekciju. Jūs jau esat noteikti to dzirdējuši, par to daudz runāju. Astes kauls, tas ir tā kā mugurkaula pēdējie skriemelīši, kas beidzās virs anālās atveres, kas noslēdz mugurkaulu un kas nav cilvēkiem bieži saprotams, kāpēc viņiem tādi ir vajadzīgi, jā, bet viņi ir vajadzīgi. Un dažādu iemeslu dēļ šīs te reģions tiek saspiests vai atsists vai pat salauzts, šī konkrētie kauli, un astīte tiek nošķiepta. Tas, laikam, ir precīzākais vārds. Es tur piecelšos kājās, pamēģināšu jums uz sevi parādīt, kā tas izskatās dzīvē. Speciāli uzvar kaut ko tādu apspīlētāku. Tātad, tas būtu šitāds variants. Ja? Un tad, lai kā arī cilvēks, sieviete netrenētu visu zonu, visu korsetu, visu pārējo, ja aste nošķiepjās, tātad viņa nošķieps, iztēlojamies šeit, uz vienu vai uz otru pusi. Izmainās viss iegurņu tonus, viss iegurnis, ja? Muskuļu. Un iegurnis sagriežas uz vienu vai uz otru pusi, atkarībā uz to pusi, uz kuru savalkās astīte. Tik tālu ir skaidrs. Jūs man rakstiet, man ļoti nepatīk monologs, ok? Rakstiet, komentējiet, man tas ir apstipriniet, noliedziet, jautājiet. Tā, ir garlaicīgi vienai pašai sarunāties. Tātad astīte nošķiebas uz vienu vai uz otru pusi, jā, šie te 4 skriemelīši. Un tad, kad cilvēks stāv, rokas, tātad, varat pamēģināt pašas nostāties pretī spogulim. Kājas ir plecu platumā, tas ir nevis šādi, bet šeit plecu locīto. Ja? Papēži ir pie vienas līnijas un pirkstiņi, ja? Tas būtu šādi, un pirkstiņi mazliet izvērsti, nevis pat 45 grādi, bet mazliet. Bērnībā nokritu sasitu. Pagaidām viss saprotams, super. Un šādi nostājamies. Un pilnīgi brīvi rokas nekur neturam. Un tad, kad astīte ir nošķiepta, tā man ir jānoliek. Tad, kā jau es teicu, iegurnis
viegli iegriežas. Pārsvarā, par ko es esmu ļoti priecīga, kad es konsultācijā nolieku cilvēku un pajautāju, aizvarot acis, parasti jūt. Un tāda rociņa stāv nevis šādā veidā, viņas var arī stāvēt platāk, atkarībā no saspringzinājuma starp lāpstiņām, bet jebkurā gadījumā viņas stāv daudz maz simetriski priekšā. Tad, kad astīte ir nošķirta, tad iegunas iegriežas un viena rociņa iegriežas vairāk uz priekšu. Ja? Tas ir tad, kad mēs brīvi stāvam, nemēģinām turēt kaut kādu stautu stāju, kā nevajadzētu. Ja? Vai nu uz vienu pusīti iegriežas, vai nu uz otru pusīti. Un tajā brīdī, kad izmainās viss šis ieguņa tonus, tad dibens, nevis dibens paceļās, bet šī daļa izgāžās, un vislielākā slodze sanāk šeit uz jostas vietas kriemeļiem. Var sāpēt krusti un jostas vieta. Visbiežāk staigājot daudz, liecoties, darot kaut kādus darbus, kur ir jāliecās, tur dažādi citi, bet šie tādi visbiežākie. Un šajā te vietā notiek diska trūces, protrūzijas un viss kaut kas cits. Tā, es apsēdīšos. Vēlreiz tad atkārtoju. Tad, kad aste tiek nošķiepta, atsista, salauzta, atsēdēta, apdauzīta, tad nošķieps viņu uz vienu vai uz otru pusi, iegunas attiecīgi mazliet iegriežas uz vienu vai uz otru pusi. Cilvēks var ļoti censties turēt, bet tad, kad viņu nostāda brīvi, viņš nostājas. Un pēc astes korekcijas momentā iegunas ieņem savu pozu, brīvi, normāli, tāpēc, ka muskuļi atbrīvojas. Tagad par vēl vienu pazīmi. Tad, kad jūs guļat uz plakanas virsmas, uz grīdas, piemēram, uz gultas nevarēs pateikt, tāpēc, ka vajag cietu virsmu, uz kaut kādu matrucīša vingrošanas uz grīdas. Es atvainojos, es tikko ātri paēdu un bišķi spiež. Tātad apguļoties uz grīdas, kad jūs guļat, krustu krustu apakšējai daļai ir jāpieguļ pie grīdas. Tātad, ja šeit man ir šie visi ir krusti šeit, tad šī te apakšējā daļa, kad es guļu, bez jebkādiem vingrošanas, atslābināšanas, nostiprināšanas vingrojumiem, šai te daļiņai ir jābūt pie grīdas brīvi. Tad, kad astīte ir nošķirta, tā daļiņa gandrīz nekad, ja vien cilvēks speciāli kaut kā necenšas, nepieguļ pie grīdas. Tik tālu ir skaidrs. Un tad, kad mēs veicam korekciju, momentā izmainās visi stāvokļi, 99% gadījumu. Tātad rokas nostājas vietā, iegunas sagriežās, simetriski, un guļot uz plakanas virsmas, pēkšņi sieviete saka, nē, taču tikko, nē, kā, tiešām man ir ērti gulēt, es, nolaižās krusti. Tas notiek uzreiz. Un tās ir tas maģiks, par ko es saku, ka es neesmu pret vingrošanu. Vingrot ir forši tad, ja cilvēks to grib, un ir jāuzdod jautājums, kāpēc es to daru. Jo bieži cilvēks to dara pret savu gribu, tad, kad es daru to pret savu ķermeni, tas man nekad nenāks par labu. Lūdzu, piedodiet visi fitnesa meistari, instruktori, vingrotāji un tam līdzīgi. Lūk, un šī ir tā foršā fīča, kad salabojot, sakārtojot asti, tas vēders negāžās vairs tik ļoti uz āru, ir ērtāk stāvēt, ir ērti sēdēt, ir ērti staigāt, bet tur ir vēl viena lietiņa, tūlīt atbildēšu uz jautājumu un pastāstīšu par pēdām. Tā. Vai asta var būt nošķiebusies pēc traumām vai bez?
kā es saprotu šo procesu, bērnībā visi mēs krītam. Un diez vai, nezinu, daba visums vai jebkas cits, kas mūs ir veidojis, būtu paredzējuši šādu, nepilnīgu radījumu, kurš ir tik ļoti ievainojams, salaužams un, tā kā traumējams. Dabā ir paredzēts veids, kā mēs varam dabīgi koriģēt savu astes kaulu, un tas attiecas uz to, kā mēs dodamies uz to nokārtoties, jo dabā klozeta poda, ja tā viņa pareizi sauc, todas poda nav. Nav tādas, nav krēsla un nav konstrukcija, kas saucas pods, kurā mēs apsēžamies tā kā uz krēsla un nokārtojamies. Un tad, kad mēs to daram, tā kā mēs to daram mežā, tad aste dabīgi pati koriģējas. Gribat pastāstīt precīzāk to procesu, ja ir skaidrs. Es storijos, es domāju, varētu rīt ielikt bildīti. Bet, jūs iztēloties, kad jūs to darat mežā, jā, tas tā ir tā poza, es nevarēšu viņu šeit kaut kā var mēģināt, jā, tā ir tā poza, kas ir tupas poza, kas ir grūtniecēm ļoti laba poza, lai atbrīvot iegurni, kad mēs tupam uz pēdām. Un šī ir tā pozīcija, kurā dabīgi aste tiek koriģēta, un tad šādu problēmu nav, tāpēc daudzās mazattīstītajās valstīs nav šādu problēmu ar asti, kā pie mums. Un ļoti, ļoti daudz cilvēku šo izrādās asti salauž, un daudz cilvēki vienkārši kaut kur sasitās, atsit un pēc tam turpina uz viņas sēdēt nepareizi, atsēž viņu, nospiež un tam līdzīgi. Lūk, tātad tas ir galvenais iemesls, kāpēc vēders gāžas uz āru. Kā jau es teicu, tad, kad astīte tiek koriģēta, laipni lūgti doties vingrot, bet ir pilnīgi absurdi mēģināt nostiprināt muskuļus, ja pats cēlonis nav salabots un pats astes kauls nav sakārtots. Kāpēc par to nezinu speciālisti, kas ar to, kam vajadzētu to zināt, to es nezinu, tas nav jautājums man, bet ar to es jums varu palīdzēt. Tālāk par to, kāpēc ir daži cilvēki, kuriem vienalga, īpaši bērniem to ļoti labi var redzēt, mēs salbojam astīti, bet vienalga ir tas lielais muguras izliekums, jo bērni jau vispār neko netur. Viņi stāta, ka viņam ir ērti. Pieaugušais tur kaut ko cenšās saturēt. Tad ir vēl tāda lieta, kā vienalga guļot uz grīdas muguriņa forši piegulēs, jā, tad jostas vieta būs brīva un tur nebūs tas tiltiņš, izliekums tik liels, bet tieši stāvot ir kaut kāds iemesls, kāpēc cilvēkam ir tā vieglāk stāvēt, jā, šo izliekumu un kad vēdriņš gāž uz āru. Un tā ir nestandarta formas pēdiņas. Tas nozīmē, ka ir standarta formas pēdiņa, kas saucās tā normālā pēda, bet pārējās pēdas ir nevis nenormālas, viņas vienkārši nav standarta, viņas nav paredzētas, lai pārvietotos pa gludu virsmu. Ja? Tad, kad ir pārāk augsts pacēlums vai pārāk zems pacēlums, tad pēdas, ja, lai viņas varētu mūs noturēt, mēs varētu nostāvēt un staigāt vēl uz viņām, būs ļoti liela slodze ķermenim un, protams, mugurkaulam, kājām, mugurai, lai mēs varētu nostāvēt uz gludas virsmas. Un tad, kad ir nestandarta formas pēda, tad baskāju apavi, staigājot pa gludu virsmu, būs nepiemēroti un pat traumējoši. Tātad cilvēkiem ar paaugstinātu vai pazeminātu pacēlumu būs nepiemēroti stāvēt, staigāt uz pa grīdu, bet ar plikām pēdām vai baskāju apaviem,
bet būs ļoti ērti ar baskāju apaviem staigāt, pa zemi, respektīvi pa virsmu, kas nav gluda, tas ir pa dabu. Bet pa asfaltu, pa grīdu būs grūti un arī var sāpēt mugura. Tā. Vai tik daudz un tik tālu ir skaidrs? Paldies, ļoti noderīgi, prieks klausīties. Man arī prieks stāstīt. Tā, ko es vēl gribēju pastāstīt par vēderiem izgāstajiem. Tad, kad cilvēks ar šo te nesakārtoto asti, jo vairāk viņš mēģinās vingrot, noturēt, jo lielāks disbalans un tonus iegurnī būs. Iedomājieties, ir kaut kāds iemesls, kāpēc ķermenis ir izvēlējies stāvēt tā. Viņam tā ir ērti, viņš ir pielāgojies tam, gan kāds viņš ir, gan kā mēs liekam viņam dzīvot. Un mēs viņa tā vietā, lai mēs mēģinātu paskatīties, kas ir tas iemesls, kāpēc tu tā gribi stāvēt vai staigāt, mēs meklējam tā kā iemeslus, ne iemeslus, bet mēs mēģinam tā kā likt viņam vingrot, saņemties, saturēties, ja, un tā kā ignorēt to, kāpēc viņam tā ir ērti, kāpēc viņš tā grib stāvēt. Un tad, kad cilvēks ļoti saņemās, viņam var sākties citas problēmas, piemēram, ar nestandarta formas pēdām, plus vēl tur astīte, var sākties problēmas ar ceļiem, ar kājām. Bet ir ļoti forši iemācīties, kā pateikt, sadzirdēt savu ķermeni, saklausīt un mēģināt saprast to, kāpēc, kas notiek, kādas signālus viņš man dod. Vēl viena ļoti svarīga lieta par asti var būt arī ļoti, netik bieži, varētu pat teikt reti, bet var būt arī emocionāli cēloņi, kuru dēļ asta nošķiebis. Iedomājieties sunīti, kurš kaut kāda iemesla dēļ ir nobijies. Kāds viņš izskatās, ko viņš dara ar savu asti. Viņš viņu ievelk starp kājām. Un tiešām ļoti salīdzinoši reti tas tā notiek. Tur ir jābūt kaut kādam emocionālam, spēcīgam stāvoklim, bet man tā ir bijis. Un manā praksē vienai sievietei tā ir bijis, bet es arī, kad mācījos, tad es par to biju dzirdējusi, kad lielu kaut kādu, tas nav baiļu, bet baiļu stāvokļa, ilgstoša kaut kādas nesakārtotas ilgstošas situācijas dēļ, asta nošķiebis. Tātad mēs viņu koriģējam, cilvēks iemācās, aiziet mājās, izdara visu, laimīgs aiziet gulēt, no rīta pamostās, asta sāp. Kamēr sākam runāt un saprast, kas ir tas emocionālais stāvoklis, kāpēc tas tā notiek. Bet tas tiešām nav bieži. Forši beidzot šis salikās pa plauktiņiem, prieks līga. Kā jūs zināt, vai asta ir pareiza vai nav? Viņa vienmēr ir pareiza, vai viņa ir nošķiebusies vai nav. Man šķiet, it kā stāstīju par to pašā sākumā, jānoklausās par rokām, par gurniem, par iegurni, kad mēs guļam par krustiem. Un, protams, visvienkāršākais ir pataustīt un šeit ir ar to taustu ir tāds trikī, tāpēc, ka ļoti bieži cilvēki vispār nejūt, viņi ir tā pieraduši, tas ir normāli, ka man kaut kas sāp. Nē, tas nav normāli. Un nav jājūt asas sāpe, bet astas kaula rajonā, vai es jūtu diskomfortu, pieskaroties, uzspiežot, bet ne jau spiežot no visa spēka. Un diskomforts ir tā lieta, ko cilvēki nemāk just. Mēs mākam just sāpes, bet mēs nemākam just diskomfortu. Un diskomforts ir, tas nav tā, ka es saku, vai tu jūti diskomfortu. Tas ir nevis tā, ka asaras spiežās ārā pa acīm, kā cilvēki dažreiz ir pieraduši. Bet tas ir tāds, kad es nejūtos, tu man pieskaries, un es tā kā,
Nu, jā, citi saka, man tā kā gribētos, lai tu man tur pamasē. Tas arī ir, savā ziņā diskomforts, tātad man ir kaut kāda, prasība pēc tā, lai man tur kāds kaut ko padara. Kā izvēlēties apavus bērniem, kādi apavi piemērot, ja pēdiņi gāžas uz iekšu. Tā vispār ir atsevišķa tēma, varam nākamreiz par to parunāt. Es nevarēšu to 5 minūtēs izstāstīt tieši par apaviem, par pēdiņām, par baskāju apaviem, jo redz bērniem, ja pēdiņa gāžas uz iekšu, respektīvi viņa ir vairāk tā kā, plakana pēdiņa, var sakārtoties. To noteikti ir jau teikuši arī visādi speciālisti, kamēr bērniņš ir, kamēr viņš ir bērniņš, ja? Savukārt augsts pacēlums nesakārtosies. Un, līdz ar to tad tur bišķi garāka tēma. Forši pēc svētkiem parunāsim par to. Es jau sen gribu par tiem baskāju apaviem parunāt un bišķi jūs sašakēt, jo loģiski jūs, tie, kas man seko, zina, ka es esmu topījusi par baskāju apaviem un joprojām es, tā kā konsultācijās es parasti, nosaku, kas labāk cilvēkam der pēc viņa pēdām, bet ir cilvēki, kuriem šie baskāju apavi, protams, ļoti labi der, ir cilvēki, kuriem viņi der tikai staigājot ne pa pilsētu. Tā. Ko es gribēju? Kaut kāda man likās pēc svarīgā lieta. Vēl pastīti izstāstīšu vienu lietu, kas attiecas sievietēm. Ja jau gadiem sāp mugura fiziski no medicīnas puses viss ir kārtībā, zinu, ka ir kaut kas par napsomatiku, vai var šo kaut kā risināt pie tevis praksē. Jā, šo var risināt pie manis, bet, tu vari pati vispirms iztaustīt. Zini, kur ir aste, ja nezini, pasties internetā bildītes, izspaidi tur, apgulies, nosties nodarbībā, iztestē visus. Visforšāk ir to, ko es stāstīju par to testu, kur jūs stāvat pretī spogulim un skatāties, nevar dažreiz to saredzēt. Var aizvērt acis un mēģināt sajust to iegurni, bet forši ir, ka kāds no aizmugurs tieši pretī stāv nofotografē, un tad ļoti labi redz, vai tā rociņa viena ir vairāk priekšā. Ja, tas tests. Ir tā, ka tā kā decembrī, uz decembri varēs pieteikties uz nodarbībām. Ja ir akūti, man ir pieredze arī, kad es nosūtu online nodarbību, cilvēks, kas dzīvo ārzemēs, noskatās, piemēram, pēc astes traumas, noskatās, mēs vēl uztaisam online konsultāciju, ja tiešām akūti, un var arī attālināt to izdarīt, dažreiz nesanāk ar pirmo reizi, bet noteikti sanāk tā, ka to var izdarīt, to es varu iemācīt arī vairāk augšpusē un vidū. Dažreiz tiešām grūti konstatēt ar to tausti, tāpēc paskaties pārējos 2 testus, kas ir sākumā. Labi, par apaviem gaidīšu, lai man ir tūlīt drīz jābrauc pakaļ dēlam, jāpaspēj. Un parasti aste var sāpēt, aste var, es pagaidām nesaprotu, kā tas ir saistīts, arī ir bijuši tādi gadījumi, tas ir bijis kaut kā saistīts ar bailēm, bet tur ir bišķi cits. Sieviete, tā kā izlaboja, viss kārtībā, paiet kaut kādas, tur nezinu, pavisam mazs laiciņš, viņa iet normāli uz poda pa dabīgo. Viņa sēž uz speciālā spilventiņa, kas ir ļoti svarīgi pēc astes, lai viņai ir jāsadzīst. Un, lai viņa sadzītu, un vispār ļoti ērti ir sēdēt darba vietā mašīnā uz spilventiņu, kur ir caurumiņš astītei. Tādas spilventiņas arī manīm var iegādāties parasti pēc nodarbības, pēc konsultācijas, ja vajag, tad dodu. Lūk, un kaut kāda iemesla pēc, visu izdarām, bāc nošķērbjās tāsti. Kā visu dara, nesaprotam. Sākam runāt. Izrādās, nav seksa. Seks ir tāds process. Tā nav fiziskā iedarbība, kas tur notiek uz asti. Ja? Tā ir asinsrite, tās ir kaut kādas bailes, nepieņemšana, neizpratne. Es neesmu tur pētījusi šo te. Bet mēs runājam, izrādās, nav bijis kādu laiku, baigi gribās, tur ir kaut kādi iemesli. Un pēc kaut kāda laika sazinamies, seks bija,
un asta nesāp, viss ir forši, tāpēc meitenes tā kā fiziskā tuvība arī atrisina daudzas lietas. Par to mēs arī runājam konsultācijās, un tā ir ļoti, kā jūs saprotat, svarīga veselīgas dzīves sastāvdaļa. Tā. Man šķiet, ka es esmu atbildējis uz galveno jautājumu, kāpēc asta gāžas uz āru. Man ir ļoti daudz tēmas, par kurām es gribu ar jums parunāt, emocionālas, fiziskas, par apaviem, un tad mēs varētu par apaviem nākamreiz. Ko es jūs gribētu aicināt pašas? Tā kā es kaut ko jums pasaku, šā tēma neinteresēja, meklējiet, es neesmu nekāds guru. Es arī meklēju, mācos, interesējos, paskatieties un uzdodiet sev jautājumus, kāpēc man, piemēram, ir tēma par D vitamīnu tikko, kuras ārkārtīgi priecīgi bija, kas priekš sevis saliku pa plauktiņiem, sapratu. Ir jālasa, ir jāpēta, ir kaut kā jāliek tas viss kopā un jāstāsta, kur tajā visā ir loģika. Labi, ja jums šobrīd nekādu jautājumu nav, ne par asti, ne par ko citu, tad mēs varam atvadīties un cerams, man nākamnedēļ ir aktīvais pārvākšanās process. Es negribu tās kastes vairs redzēt. Un redzēs, kā tur ies, jā. Un tad sarunājam nākamreiz par tiem apaviem, par pēdām mēģināsim salikt pa plauktiņiem. Tik cik es zinu, jo, protams, es arī tikai esmu tādā mācību procesā, bet, to, ko es varu novērot. Kuri ir baskāja apavi? Baskāja apavi ir tie, viņiem ir vairākas pazīmes. Viena no pazīmēm ir, ka viņus var šādi salocīt. Viņi ir, respektīvi, ne tikai šādi lokās, bet viņi ir elastīgi. Viņiem parasti ir, es nezinu, cik ir tie milimetri, viņiem ir plakana zola. Ziemā, protams, biezāka. Viņiem ir, un viena no svarīgām lietām, ka viņiem pirkstiņi netiek saspiesti. Viņi nav, tā kā trīsstūrīšu, viņiem ir šis te, tā kā visiem pirkstiem ir vieta. Un tas gan par tiem pirkstiem, protams, ir nestandarta formas pēdām, var nederēt, šie baskāji apavi var būt ļoti grūti uz viņiem, ar viņiem staigāt pa asfaltu, pa ofisu. Bet tas tieši dēļ tās plānās zoles un dēļ tā, ka tur nav šīs te vēlvītes. Bet tas, ka tur pirkstiņiem ir vieta, tas gan ir tāds ļoti interesants fenomens, kāpēc nevar taisīt, parastos apavus, kādi tur tiek taisīti un, netaisīt tik šauras, ka tur visi pirksti viens uz otru, ja. Bet arī tur ir tāds, kā pateikt, fiška, kas attiecas uz augstāka pacēluma vēlvēm, par ko tad nākamreiz mēs parunāsim. Labi, čau, saruna paliks ierakstā un būs arī YouTube'ā. Dalieties un komentējiet. Tā!